Šis būs vairāk tādiem maniem fotografu draugiem, bet īsāk sakot, pa šiem gadiem sanācis daudz karšu, visādu patestēt, pārbaudīt un varu pateikt dažas lietas, kas var dzīvē noderēt, bet lēnām pārēju uz šīm kartēm, kas nav SD kartes, bet CF Express Type A kartes, kas Sony kamerām viņas ir super ātras, tur ātrumi ir, kur ir redzami. Un tagad meklēju, kuras būtu labāks, tāpēc ik pa laikam nopērku pa 2 kartēm un šitādas te esmu atvilcis, mēģināšu testēt. Bet par vecajām kartēm. Tāds pastāstīšu, reku šīs te dzeltenās, kas ir Lexāra kartes, man ir ļoti daudz noviebušās. Nezinu, kāpēc tieši dzeltenās un Sony kamerām viņas ir tā, kad sāk vienkārši nerakstīt, vai kamera bieži uzkarās. Šīs kartes Sony baigi nepatīk. Man ir kādas 4 kartes, kuras ir ejošas, bet uz Sony kamerām viņas kaut kā nepareizi strādā. Un tad ir vecās kartes, kas strādāja ok, šitādas te ne vecās, bet cits modelis, arī tas pats Lexāra karšu modelis, kas strādāja ok, bet man viņas 4 pa kaut kādiem 4 gadiem ir, es ne tikai ar viņām fočēju, bet pēdējo 4 gadās tādas 4 kartes ir pa galam bijušas. Un tad ir vēl ļoti sūdīgas kartes šīs, viņām. Tas, ka rakstīšana ātri beidzas, vienkārši, nezinu, čips vai kas iekšā izbeidzas, bet viņām plasmas ātri nolūst, ja viņas daudz ņem iekšā ārā, tad neiesaku šīs kartes pirkt. Pēdējais atklājums, ko es atklāju, ir, man te bišķiņi apzīmētā, rekur neapzīmētā, kad šīs te cenas un performances ziņā Kingston tieši Canva plus kartes ir ok, viņas ir salīdzinoši labā cenā, un šo sezonu man ir nogājušas visas 6 kartes bez nekādām problēmām, tā kā šīs. Ja arī viņa man noviepsies, tad man nebūs žēl, jo viņai cena nebija tik liela kā šīm te kartēm un Sony kartēm. Sacīt, Sony kartes arī man ir dažas izbeigušās, viņa pat nav, jo es esmu izmetis ārā. Bet, tagad testējam šī. Ja ir kādi citi jautājumi saistībā par atmiņas kartēm, tad droši rakst komentārā vai privāti.